Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, bet šobrīd es runāšu vairāk kā cilvēks, kas vairāk kā 20 gadus bija ierēdnis. Un pēdējie divi, kas uzstājās, ļoti svarīgi momenti pateica. Ierēdnis tā ir īpaša sabiedrības grupa. Viņi strādā ļoti bieži paši arī uz sevi. Un tāpēc, lai ierēdnis sāktu klausīties, ko saka sabiedrības atsevišķi cilvēki ar visām labām idejām, ar visu, kas ir vajadzīgs, viņam tomēr ir vajadzīgs kaut kāds, teiksim, sirdamaks, kāds, kas no viņa prasa, lai viņš atbild. Ja cilvēks uzraksta vēstuli, ir noteikti normatīvi, kur viņam, jebkuram ierēdnim ir jāatbild tik un tik ilgā laikā uz šo te dokumentu. Ja mēs aizsūtam uz ministriju dokumentus, kur tiek iedotīs sabiedriskai apspriešanai, šāda nosacījuma nav. Jautājums ir, kas kontrolē, kā mūsu cienījamie ierēdņi, kuri starp citu par mūsu nodokļu naudām dzīvo, kā viņi reaģē uz to cilvēku domām, idejām, priekšlikumiem, kuri faktiski viņus uztur. Un šeit, protams, ir Igauniem ļoti labi, man liekas, šis te ceļš, varbūt viņš ir pārāk garš, varbūt viņam ir jābūt ātrākam. Jautājums ir, cik cilvēku resursu tas prasīs, jo ļoti daudz idejas prasa apstrādāt. Es zinu, ka Rūpniecības kamera tiešām strādā ļoti labi ar šīm idejām, bet atkal mēs zinām, viņiem ir apakšā uzņēmēji, kuriem ir cilvēku resursi. Bieži mūsu cilvēks var atbildēt uz kaut ko īsu mazu, jo viņam jau arī nav visa tā nepieciešamā izējas informācija, bet viņa domas bieži ir daudz svarīgāks nekā kāda ierēdņa, kurš skatās tikai no savu līniju. Jums ideja ir? Man ideja ir, ka jāatbalsta to, kas ir Igaunijā, un, protams, ka šeit ir jābūt sasaistē ar valsts kancelēm. Tad no augšas, lai būtu šī sasaiste. Te jau ir viss uzraksts.